latvietis. Es runāju latviski. Es rakstu latviski. Es domāju latviski. Es lasu latviski. Mēs dziedam latviski. Tukums ir maza, bet ļoti skaista pilsēta Latvijā, kur valsts valoda ir latviešu valoda. Viena no senākajām valodām Eiropā. Mūsu pilsētai ir 770 gadi, un tieši Tukumā radās pirmā latviešu oriģināla literatūra. Mūsu novadā sakņojas dažādi mīti un leģendas. Mēs dodamies uz īpašu vietu, uz literāri micisku mežu pie Tukuma. Sveiki, Ilze! Drīz būšu. Esmu jau Harmonijas ielā. Sveiks, Marko! Es arī drīz būšu. Nāku pa pils ielu. Gaidu pie skolas, kā sarunājam. Kur esi? Es arī gaidu pie skolas. Kur esi tu? Smilšu ielā pie Raņas skolas. Es Lielajā ielā pie Upīšu skolas. Jūs arī nebūsiet? Kāpēc nebūsim? Mēs gaidām jūs uz Raudas ielas, pie skolas, kā sarunāts. Esam apmaldījušies 3 priedēs. Tiekamies Raudas mežā pie Vilkaču takas. Vārda miet latviešu valodā ir 15 nozīmes un vairāk par 80 sinonīmu. Soļot, steigties, nesties, vilkties, čāpot un šļūkāt. Un tā līdz Raudas mežam. Vārdam Raudas latviešu valodā ir 2 nozīmes. Zivju suga daudzskaitlī un raudas. Ķiršu iela. Latviešu alfabētā 7 līdzskaņi ir ar mīkstinājumu zīmēm. Č, ģ, ļaņa, š. Šo rakstību 17. gadsimtā izveidoja tukumnieks, garīdznieks Kristofs Fīrekers. Klāt esmu šeit, Raudas mežā, ir Vilkača taka vilka galas formā. Tā izveda šeit aprakstītajās mistiskajās vietās. Lai iemācītos latviešu valodu, var noderēt vārdu meži, kuri ātrā tempā jāatkārto vairākas reizes pēc kārtas, piemēram, šorslēs dzeršs, vai šis žagars saišs. Lūdzu. Paldies, bet šis žagars saišs nav mans žagars saišs. Tas žagars saišs, kas pārsiets ar šņuru un piesiets pie sētas, tas ir mans žagars saišs. Tā, tiekamies Tukumā.